Sveiki, mīļie! Turpinot iesākto, un mēs dārgājām dzīvot uz 3 guļamistabu māju, un šajā laikā es mācījos angļu valodu. Tā kā tad, kad mēs atbraucām uz Angliju, man nebija nekādu angļu valodas zināšanu. Es iesāku angļu valodu mācīties tad, kad jau biju stāvoklī un gaidīju Elizabeti, un tā pamazām es gāju no zemākajiem līmeņiem uz augšu ar domu atrast labāku darbu. Un līdz 4 gadu vecumam, kad Elizabete varētu uzsākt iet sagatavošanā, es biju ar viņu mājās, pieskatīju, un arī sava veida izolācija bija, un atceros vienu brīdi arī es sāku dzert antidepresantus. Un tad, kad Elizabete varēja jau sākt iet, tad es pamazām tomēr atgriezos vecajā darbā, kur es strādāju, kur biju stāvoklī. Un tā kā man šis darbs nepatika, tad es izmantoju to iespēju, ko valsts deva. Tas ir būt uz pavalstiem. Strādāju 2-3 dienas. Bija tā, ka man nosūtīja uz dažādām vietām, tur, kur vajadzēja cilvēkus. Tas bija dārzeņu griešana, pakošana, darbs pie līnijas. Principā visas vietas, kas vien tur bija, es biju izgājusi tām cauri. Un vēlāk man arī tā kā tika piedāvāts labāks darbs, tas tā kā nebūtu augstumā, kur cilvēki strādāja, bet uzkopšanas darbi. Un tad, kad aizmirsu pastāstīt, tad, kad arī bērni, it sevišķi Annija šajā laikā, vidējā mana meita, kura ir kurā ir mācību grūtības, attīstības traucējumi, varētu teikt, šajā laikā, jo viņa tika ielikta, man tā teica, ka šeit nav atsevišķas skolas priekš tādiem bērniem, un viņa tika ielikta parastā skolā. Un viņa man nestāstīja, jo tajā laikā es biju pārsvarā nodarbināta ar Elizabeti, un mazāk arī tika veltīta uzmanība Annijai, kurai te ir ļoti bija nepieciešama, un es arī viņai lūdzu par to piedošanu. Kad mani
tēvs nebija, kad viņai bija vajadzīgs, un arī Kristaps ir gājis daudz dažādām pieredzēm cauri. Jā, un tad nāca 2020. Covida laiks. Šajā laikā bija reizes, kad skola bija slēgta un vajadzēja Elizabetei pavadīt laiku mājās. Un šis bija laiks, kad arī es izvēlējos aiziet projām no darba ar domu atrast kaut ko labāku. Un šajā laikā es gāju ļoti daudz dažādus kursus un bezjēdzīgus kursus priekš tekstīšu, lai ierakstītu CV. Jā, un tā pagāja atkal 2 gadi. Vienu brīdi es biju arī pieslēgta vienai kompānijai, kura tā kā palīdz cilvēkiem atrast darbu. Un 2022. Kad es sapratu, ka man šeit es nedaudz iesaistīšu to garīgo pusi, jo bija garīgie skolotāji, Inta Blūma un Anna Ignate, kur tajā laikā tā kā propagandēja, vai kā to varētu teikt, iet ārā arī no sistēmas. Un jā, tas bija arī, tas ir bija viens iemesls arī, kāpēc es arī tā kā izlecu arī no darba ārā, bet tajā pašā laikā tos 2 gadus joprojām paliku uz pabalstu sistēmu Anglijā. Un 2022. kad man tas viss piegriezās un es uz tās visas nots izlēmu izjaukt visu to, kas man bija Anglijā, un doties uz Latviju.